Esat sveicināti 1S grāmatveidībā. Kopā ar jums Vantē konsultante Irina, un šodien mēs pārunāsim par sakotnējo ziņu ievādi. Lai sāktu ievādīt bāzi datus par organizāciju, var izmantot vienu no 3 variantiem. Ar visiem zemāk minētiem veidiem mēs sasniegsim vienu un to pašu rezultātu, tādēļ izvēlējamies ērtāko priekš sevi. Var sākt datu ievādi, izmantojot funkciju paneļu. Kabatiņā uzņēmums izvēloties norādi organizācijas vai starta palīgs. Otrkārt varam aizpildīt no augšējā izvēlne sadaļa uzņēmums un ievādīt datus kataloga organizācijas, organizācijas atbildīgas personas, organizācijas apakšnodaļas. Kā arī varam izmantot starta palīgu palīdzību, augšējā izvēlne uzziņa, starta palīgs. Starta palīgs satur detalizētu aprakstu par visam izpildījumam darbībām. Priekšrocība – tas izved lietotāju pa visiem nepieciešamiem datu ievādes soliem. Tomēr jāņem vērā, ka ne visu informāciju var ievādīt ar tā palīdzību. Kopējas ziņas par organizāciju un to struktūru var ievādīt izvēlne uzņēmums. Izvēloties informācijas ievādi ar augšējā izvēlne palīdzību uzņēmums sadaļa, organizācijas kataloga, atvērsies katalogs, kura jau pēc noklusējuma būs ieraksts mūsu organizācijā. Mēs rekomendējam rediģēt eksistējušu ierakstu par šo organizāciju, jo visi pamat iestatījumi programmā saistīti ar to. Neskatoties uz to, ka informācijas bāze paredzēta iespēja kartot uzskaiti vairākiem organizācijām, tomēr iesākam katrai organizācijai taisīt savu datu bāzi. Bet mēs izskatīsim rediģēšanas mūsu organizācijas elementam. Lai rediģēt jebkuru elementu programmā, vai nu tas katalogā objekts, vai nu tas dokuments, vai nu kaut kāds saraksts, izmantojam 5. grāmaņu zīmolītis, vai nu darbības izmainīt, vai nu F2 tastatūra. Atverat elementa formu, visas datus, kurus mēs ievādīsim šeit, programma izvādīs dokumentus un pārskata formas. Atveruša lodziņā mēs redzam pirmkārt lauciņu nosaukums, kur mēs ievādīsim mūsu organizācijas nosaukumus bez jebkuras iekaviņas, bez saisinājumus priekša, tā kā nosakuma tiešais nosaukums. Un pēc tam jau varam pievienot tur SIA, IK un tā tālāk, ja vajag. Jo nosaukuma lauciņa informāciju programma izmanto iekšēji vajadzībai, tādi kā meklēšanai. Tātad daudz vieglāk atrast vajadzīgo elementu, ja uz tam nebūs nekādas iekaviņas saisinājumas priekšā. Tālāk iet lauciņš kods, kurš mums jau iedots pēc noklusējuma. Elements mūsu organizācijā satur dažādus aizvilknes, pēc katra no kura mēs ievādīsim savu informāciju. Tātad kabatiņa pamatā mums jāatspoguļo juridisku vai nu fizisku personu, jānoteikt, pilns nosaukums un maksātāja nosaukums maksājuma uzdevums, un šeit mums jāievada mūsu organizācijas nosaukumu tāda veida, kura mēs gribam, lai tās būtu atspoguļota dokumenta drukas formas. Prefiksa lauciņā, ja mēs gribam, lai katra mūsu dokumenta būtu prefiks priekšnumuram, tātad šeit mums to jāievada. Nākamais lauciņš paredzēts logotīpa ievietošanai. Tātad mums jāpievieno šeit attēlu, kuru gribam, lai programma izvādītu uz mūsu dokumentas drukas formu. Bet obligāts nosacījums izvādīt organizācijas logotīpu pavadzimu un rēķindrukam formam jāatzīmē ar keksīti. Nākamais lauciņš, kuru mēs aizpildām, tas būs pamatbankas konts. Nospiežat uz 3 punktiņam attiecīga lauciņa, mēs atvēram katalogu bankas norēķiņu konti. Pagaidām
jūs redzat, ka tas vēl uz veco nosaukumu, bet tas nav nekas briesmīgs, jo tiklīdz mēs saglabāsim izmainītus datus, programma redzēs tos un atspoguļos jau ar jaunu nosaukumu. Lai pievienot jebkuru jaunu elementu programmā, jāizmanto piktogrammīņu plusiņš vai darbības pievienot vai nu insert no tastatūras. Ar plusiņu atverot jaunu elementu formu, mēs redzam, ka konta īpašnieks atkal vēl pagaidam vecs nosaukums, bet tās izmainīsies, kā es jau teicu, tik līdz mēs saglabāsim izmaiņas. Nosaukumam ieteicam pievienot organizācijas nosaukumu un arī bankas nosaukumu, lai pēc tam būtu vieglāk noteikt, ar kuru bankas norēķinu kontu mums jāstrādā. Nākamais solis – pievienot banku nākamajam lauciņam. Redzam 3 punktiņas, tas nozīmē, ka jā, mēs varam mēģināt manuāli ievādīt, bet ja pēc 3 pogam atverušas saraksta nebūs vajadzīga mums nosaukuma, tātad mums tik un tā jāatver šo katalogu un jāmeklē šeit vai nu jāpievieno šeit jaunu. Kā jūs varat redzēt, pirmo reizi atvērts katalogs bankas satur tikai 2 ierakstus. Lai aizpildītu to ar visiem Latvijas bankas, spiežam pogu aizpildīt. Vispār, jebkura kataloga saraksta, dokumenta tabulas daļa, kur jūs redzat pogu aizpildīt no vai nu pogu izvēle, izmantojot no sākuma tieši šis pogas palīdzību, jo pēc šis pogas palīdzības jums atvērsies vai nu aizpildīsies ar sarakstu pēc noklūsējuma. Protams, ja jūs neatradat vajadzīgu jums banku, jūs varat pievienot to manuāli, atkal izmantojot plusiņu vai nu insert no tastatūras vai nu darbības pievienot. Bet mēs izvēlējamies svedu, līdz ar to vienkārši izvēlējamies no saraksta to. Un jāpievieno informāciju par pašu norēķinu kontu numuru. Jūs varat to darīt manuāli vai nu ar kopēšanu nokopēt no kaut kurieniem. Tātad ir bankkontrole. Pēc noklūsējuma stāv kieksītis, jo programma pārbauda mūsu ievādītu norēķinu kontu numuru. Gadās, ka nevienmēr var uzreiz pievienot tieši pareizu informāciju par bankas norēķinu kontu. Un programma, ja šeit stāv šis kieksītis, neļaus mums to iegramatot. Dienesta ziņojums paziņo mums, ka konts kļūdains. Lai šo situāciju atrisināt, un saglabāt elementu, lai turpmāk pēc tam izlabot, vienkārši noņemam kieksīti i bankkontrole. Neskatieties uz to, ka programma tomēr izmēties mums to kļūdu par kļūdainu kontu. Tomēr tā ļaus mums iegramatos to saglabāt. Bet gadījumā ar mūsu organizācijas bankas norēķinu konti mums obligāti arī jānorāda uzskaites konti. Komisijas uzskaites konts jau būs pievienots pēc noklūsējuma. Bankas uzskaites konts mēs varam pievienot vai nu manuāli, vai nu nospiežat uz 3 punktiņam, atvērot kontu plānu un izvēlēties vajadzīgu kontu. Valūta pēc noklūsējuma vienmēr būs eira, bet, ja jūsu bankas norēķinu konta kaut kāda cita valūta pēc noklūsējuma, nospiežat uz 3 punktiņam, jūs varat izvēlēties jebkuru citu valūtu no valūtas saraksta. Un, kā jūs varat redzēt, atkal pēc noklūsējuma šeit pievienot tikai 3 valūtas, pārējos jūs varat pievienot ar izvēles pogu palīdzību no pievienota valūtas klasifikatora. Lai saglabāt informāciju un aizvērt elementu, spiežam pogu labi. Tā mēs pievienojam mūsu pirmā bankas norēķinu kontu, un šo mēs varam izvēlēties kā pamatbankas kontu. Ja organizācija ir vairāki bankas konti, informāciju par tiem jūs varat ievādīt atkal šeit, vienkārši pievienojot jaunu elementu šim sarakstam. Nākamais lauciņš, kuru aizpildam, pamatkāse. Nospiežat uz 3 punktiņam, atveram katalogu kases,
un pievienojam šeit jaunu kasi. Lauciņa kasu grupa, tas nav obligāts rekvizīts, ja, un programma mērīgi dos mums iegramatot šo elementu, saglabāt arī bez tā. Kases nosaukums, un pieņemsim, ka tas būs galvenā kase. Kases konts atkal vai nu vādam manuāli, vai nu atveram, nospiežot uz 3 punktiņiem kontu plānu un izvēlējamies attiecīga kontu. Tieši tāpat šeit mēs varam pievienot kases faktisko adresi. Un indeksu. Ja mēs gribam pievienot informāciju par kasieri, no sākuma mums jāsaglabā šo elementu, nospiežot pogu ierakstīt. Kā jūs varat redzēt, kataloga kase mums parādījies jauns ieraksts, bet mēs tomēr paliekam vēl elementa kases galvenā kase, kur pievienosim informāciju par kasieri. To mēs varam izdarīt ar vēsture pogu palīdzību. Vēsture atveras šāda veida logs, kur mēs varam redzēt periodu, kase un kasēris. Lai pievienot jaunu ierakstu, spiežam vai nu plusiņš, vai nu darbības pievienot, vai nu insert no tastatūras. Kā jūs varētu redzēt, priekšā šeit būs apzīmējums tāds maza čuskiņa, ja, un tas apzīmējums nozīmē, ka šim ierakstam ir svarīgi kārtot chronoloģiska secība. Tas nozīmē, ka jebkuri vēlāki izmaiņas vajadzētu pievienot ar jaunu ierakstu. Nevis mainīt eksistējušu, ja, bet pievienot jaunu ierakstu ar izmaiņa perioda sākuma datumu. Tātad no sākuma pievienosim periodu, no kura mums strādās tas kasieris. Un, lai vieglāk strādātu ar datiem, jūs varat pamanīt, ka, ja jūs strādājat ar tiekošu gadu, tad pietiekoši tikai ievādīt datumu un mēnesi, un programma pievienos gadu pats. Ja jūs strādājat tiekoša mēnesi, tad pietiek tikai ievādīt vajadzīgo datumu, un tad programma pievienos automatiski gan mēnesi, gan gadu. Protams, ja jūs strādājat iepriekšējā kaut kāda perioda un gadā, tātad visu datu vajag ievādīt manuāli patstāvīgi. Tātad 01.01. Kase jau pievienota automatiski, jo mums tikai vienā kase, un mums jāpievieno arī informāciju par kasieri. Tātad kasieris spiežam uz 3 punktiņam, lai atvērt fiziskas personas katalogu. Un šeit mēs ievādīsim informāciju par visam fiziskam personam, pat ja tie nav mūsu organizācijas darbinieki. Ja? Pievienojam jaunu elementu, fiziskas personas privāti dati, un mums jāievada informāciju lauciņos tieši tajā secībā, kura prasa programma. Tātad no sākuma uzvārds, vārds. Fiziskas persona grupa atkal tas nebūs obligātais rekvizīts, un jūs redzēt, tiklīdz jūs pievienojat to uzvārdu vārdu, programma automatiski pierakstiet to reģistra. Turpmāk, lai izmainīt kādu elementu, mēs nevarēsim vienkārši atvērt kārtiņu un šajā lauciņa izmainīt un visu. Vajadzēs iet pēc pogas vēstures un mainīt informāciju reģistra. Bet to mēs tuvāk izskatīsim, kad runāsim kadru uzskaiti. Dzimšanas datums, varam pievienot arī dzimšanas datumu, dzimums un personas kods. Lai saglabātu elementu, bet mēs to varam šajā etapā darīt, jo mums vajag tikai nepieciešama informācija, lai pievienot kasieri. Pēc tam mēs visu aizpildīsim ar vairāk informāciju. Tātad, lai saglabātu izmaiņas, spiežam pogu labi, tā mēs pievienojam pirmo ierakstu fiziskai personas katalogam un izvēlēsim to fizisku personu kā mūsu kases kasieri. Aizvēram sarakstu kases kasieris,
Un redzam, ka elementa kases galvenā kase mums pievienojas kasieris. Spiežam labi, lai saglabātu informāciju un aizver to. Pamatkase, galvenā kase. Un varam ierakstīt ievādītu informāciju, lai nepazaudētu. Pievienojam tālāk galvenas noliktavas ierakstu. Tātad galvenā noliktāva spiežam uz 3 punktiņam un šeit izveidosim jaunu noliktāvu. Neskatieties uz to, vai veids jūs nomenklatūras uzskaiti vai nē. Ja jums ir pamatlīdzekļi, tad jums vajadzētu būt kaut vienai noliktāvai. Līdz ar to kataloga noliktavas glābšanas vietas pievienojam jaunu elementu noliktavas glābšanas vietas izveidošanu. Nosaukums, lai tas būtu arī noliktava. Izvēlējamies noliktavas veids, kaut gan tas nav obligāta informācija, bez kura mums programma neļaus ierakstīt šo elementu. Ja? Bet mūsu gadījumā paņemsim vienkārši vairumā. Varam pievienot adresi. Varam atstāt tukšu. Nospiežat ierakstīt, saglabāsim elementu. Un tieši tāpat kā ar galvenā kasi, šeit mēs varam nozīmēt atbildīgu personu. Vēsture un pievienosim ierakstu par atbildīgu personu. Atkal šeit redzam šo pašu piktogrāmiņu, kura nosauca mums, kā šim sarakstam ļoti svarīgi kārtot šo sarakstu chronoloģiska secība. Katra vēlāka ierakstā pievienojas ar jaunu ierakstu, nevis mainot iepriekšējo. Un atbildīga persona atkal mums jāpievieno informāciju no kataloga fiziskas personas. Paņemsim pagaidam to pašu fizisku personu. Un kā jūs varat redzēt, tātad atbildīgais mums atzīmēta fiziska persona uz tekošo datumu. Spiežam labi, lai saglabātu datus un aizvert. Izvēlēsim mūsu noliktavu kā pamatnoliktavu. Tas nozīmē, ka visos dokumentos pēc noklusējuma būs pievienota tieši šai noliktava. Reģistrācijas apliecība. Šeit mums vajag ievādīt mūsu reģistrācijas apliecības numuru. PVN maksātāja reģistrācijas numurs automatiski nokopēsies no reģistrācijas numura. Obligāti jāpievieno reģistrācijas datumu PVN maksātāja reģistrācijas numuram, jo pretējā gadījumā programma neredzēs jūsu organizāciju kā PVN maksātāju un attiecīgi visos izrakstītos dokumentos jūs neredzēsiet PVN maksātāja reģistrācijas numuru. Tādēļ obligāti jāpievieno informāciju par reģistrācijas datumu. Apliecības par pieņemšanu uzskaita veselu maksātāju, ja, tā kā šeit norādam. Vid nodaļa teritoriālais kods spiežat uz 3 punktiņam. Pievienosim informāciju no kataloga administratīva teritoriju un teritoriālu vienību klasifikātoru. Pēc noklusējuma tas ir tukšs, bet mēs redzam pogu izvēle un atceramies, kā nospiežat pogu izvēle vai nu aizpildīt no, mēs varam pāriet uz kaut kādu sarakstu klasifikātoru, no kura mums vajag izvēlēties elementu. Mūsu gadījumā tas būs Rīga. Spiežam labi, lai saglabātu elementu un redzam, kā mūsu katalogam pievienojas jauna teritorija. Tātad izvēlējamies to vienkārši ar dubultklikšķi. Kontaktinformācija. Šeit mēs atzīmēsim mūsu organizācijas juridisko adresi. Ievadīsim pēc lauciņam. Nospiežat labi, saņemsim lauciņa organizācijas juridiskā adrese un varam, ja mūsu faktiska un juridiska adrese sakrīt, tad vienkārši nospiežat apstiprināt to ar jāpogu palīdzību, saņemsim arī faktisko adresi. Ir vēl organizācijas pasta adrese, kuru mēs varam vai nu tieši tāpat, kā iepriekšējā reize ievādīt pa lauciņam, bet varam arī nospiežat uz 3 punktiņam ar lāpeles pogu, kopēt no,
Un varam izvēlēties, no kura adrese mums jānokopē to adresi. Pieņemsim no organizācijas faktiskā adresi. Un spiežam labi. Un redzam, ka automatiski pievienojas tā informācija. Tātad organizācijas tālrunis, kas izvadīsies dažādos atskaites, kā arī organizācijas e-pasts, kas arī vajadzīgi priekš dažiem atskaitiem. Šeit mēs varam norādīt informāciju, kuram gribam, lai tas būtu atspoguļota dokumenta drukas forma. Pieņemsim, izvadīt e-pastu, izvadīt tālruni, izvadīt faktisko adresi un pievienot vēl daudz citas informācijas. Principā, lai sāktu strādāt ar datubāzi, šīs informācijas pietiekot. Pēc tam, kad mēs aizpildījam formu organizācijas ar visiem datiem un saglabājam to, varam pārliecināties, ka organizācija, kuru mēs izveidojam, noteikta par pamatorganizāciju. Tai jābūt izdalītie ar trekniem burtiem ierakstī. Un, ja jūs neesat pārliecināti, tad vienkārši nospiediet pogu noteikt par pamatorganizāciju. Nākamais katalogs, kuru mēs izskatīsim, būs organizāciju apakšnodaļas. Augšēji izvilne, uzņēmums, organizāciju apakšnodaļas. Atveruša loga redzam, ka jau pievienota organizācija, un zemāk logs sadalīt uz divām daļām. Labajā puse apakšnodaļu saraksts, kreisajā puse organizācija apakšnodaļas grupējumi, lai vieglāk strādāt ar sarakstu. Lai pievienot jaunu elementu, pievienojam to ar plusiņu vai no darbības pievienot vai insert, atvērsies šī forma organizāciju apakšnodaļas un neskatieties uz to pat, ja jūsu organizācijā nav nevienas apakšnodaļas, bet pēc fakta ir tikai Office un viss, ja, tātad tā arī vienu apakšnodaļu tomēr mums jāizveido. Tātad nosaukums un pievienosim manuāli nosaukumu, kods jau pievienots automatiski izveidots programmai. Un spiežam labi. Grupu varam nerādīt, ja, tātad grupa tas nav obligātais rekvizīts un programma mierīgi saglabāsis jums jūsu ierakstu. Tā kā forma neparedzēta pogas, apstiprinājuma pogas, tad labi ierakstīt vai nu vēl kaut kādas, varam šo formu aizvērt vienkārši ar krustiņu. Un visi dati tiek saglabāti. Uzņēmums, organizāciju apakšnodaļas, un šeit mēs redzam mūsu pievienotu apakšnodaļu. Nākamais punkts, kuru izskatīsim, organizācijas atbildīgas personas. Pēc noklausījuma šis nozīmēs programma izmanto pārskata formam, drukas formam, ja, līdz ar to obligāti jāpievieno šeit informāciju par 3 atbildīgām personām. Pretējā gadījumā vienkārši, ja jūs strādāsiet ar reglamentējušiem pārskatiem, ja, priekšstatistikai, priekšēdējas sistēmai, izveidot jūs varat, bet izlādēt neizdosies, jo programma brīdinās jūs, ka nepietieks informācijas par atbildīgiem personām. Tātad, lai pievienot mūsu atbildīgas personas, atkal izmantojam standarta variantu ar plusiņu, un uzreiz jau pirmā rinda redzam chronoloģiskas secības pazīme. Ja? Tas nozīmē atkal, ka jebkura vēlākā ieraksta atcel iepriekšēja ieraksta darbību. Tātad datums, no kura šis ieraksts strādās, organizācija, un šeit mums jāapstiprina vai nu jāizvēlas organizāciju, atbildīga persona. Vispār šeit mums nepieciešams 3 atbildīgas personu. Viena no tām vadītājs, galvenais grāmatvedis un atskaites izpildītais vadītājs. Fiziska persona. Mums šeit informācija būs paņemta no kataloga fiziskas personas. Mums tur tikai viena fiziska persona, līdz ar to īstenībā ņemsim to, bet dzīve arī var gadīties, kā viena un tā paša fiziska persona būs jums kā kādas 2 atbildīgas personas, vai nu varbūt uzreiz visas 3 atbildīgas personas. Un tā kā organizācijas atbildīgas personas atteicas īstenībā priekš mūsu darbiniekam, mums jāaizpildā arī amatu. Tātad nospiežat uz 3 punktiņam, ienācam organizācija amatu kataloga, un šeit mums jāpievieno mūsu
darbinieka amatu. Bet mēs nedarīsim to ar plusiņu, izmantosim izvēle no klasifikātora. Atceramies, jebkura kataloga, kur redzam izvēle no, aizpildīt no, izmantojam no sākuma šis pogas palīdzību, jo pēc šis pogas vienmēr būs kaut kāds katalogs, klasifikātors, kura jau ir informācija, kas ir šita programma. Tātad, izvēle no klasifikātora, un šeit mums ir 3 varianti. Izvēle no klasifikātora alfabetiska secība, un 2 formas izvēle no klasifikātora pēc kodiem. Protams, ar tiem mēs varam strādāt, kad mums zināms kods, un mēs to izmēģināsim, kad skatīsim kadru uzskaitas sadaļu. Bet tagad izmantosim izvēle no klasifikātora ABC. Atveruši logu redzam, ka mūsu profesija tiek sagrupēti visi pēc burtiņam, un, lai atvērt pilnīgi sarakstu, mēs ar jums izvietosim pēli augšējā loga daļa, peleka fona, nospiedīsim laba pēles pogu un izvēlēsim grupējuma līmenī 2, lai atvērt pilnīgi sarakstu. Bet tik un tā nebūs ērti meklēt ar acīm to mūsu vajadzīgo profesiju. Ja, līdz ar to izmantosim meklēšanas loka palīdzību. Stāvot sarakstā iekšā, augšējā loga daļa meklēšanas loks, šeit rakstām mūsu profesijas nosaukumu. Un nospiežat uz lupu ar bultiņu, meklēsim mums vajadzīgo variantu. Pirmo reizi nospiežat, programma piedāvā mums šādu variantu, bet mēs meklējam nedaudz citādu. Līdz ar to atkārtojam darbību. Nospiežam uz lupu ar bultiņu, un otrais rezultāts mums vajadzīgais. Ar dubultklikšķi pievienojam jaunu profesiju. Organizācijas amati nosaukums pievienots, kods pēc klasifikātora pievienots, vēl 2 kodus pievienoti un kods programmas iekšējais kods arī pievienots. Mums vienkārši jāpievieno, jāatzīmē, ka tas ir administratīvas vadības personāls. Ar keksīti norādat, ierakstam šo profesiju, nospiežat labi. Un aizversam pagaidam to klasifikātoru. Organizācija amatu katalogam mēs pievienojam jaunu profesiju, un, lai pievienot to mūsu atbildīgam personam, vienkārši ar dubultklikšķi izvēlējamies to. Tālāk mēs varam pievienot nākamo ierakstu ar plusiņu, bet varam arī nokopēt, jo principā mums atšķirsies tikai atbildīgas personas. Atbildīga persona mainam uz galvenais grāmatveidis. Tā kā fiziska persona, tas nozīmē darbinieks mums viens tāds pats, amats paliek, kāds bija. Un vēl vienu ierakstu, atkal kopēšanai, izvēlējamies nākamo atbildīgu personu, atskaites izpildītais. Un atkal visa pārējā informācija paliek nemainīga. Tas bija organizācija atbildīgas personas katalogs. Tā kā aizveram, atkal tā kā forma neparedzētu neviena apstiprinājuma poga, ok, ierakstīt, labi, ja, tad vienkārši aizveram ar krustiņu. Augšējā loga daļa labajā puse. Un visa informācija saglabāsies. Ja mēs atkārtoti atvērsim to organizācijas atbildīgas personas, ja, tad redzēsim visu, ko mēs ievadījām. Aizpildot dažus dokumentus, pārskatus vai katalogus, dažus parametrus programma ievieto pēc noklusējuma. Daļu parametru mēs jau aizpildījām katalogā organizācijā. Daļu parametru ievietošanai pēc noklusējuma var uzdot arī lietotāja personīgas iestatījumus. Augšējā izvēle, servis, lietotāja. Pēc noklusējuma, kā mēs zinām, programmai ir grāmatveidis un buhalteri.
lietotājiem. Tas lietotājus mēs varam izveidot tikai konfigurātora režīmā, bet šeit mēs varam pievienot, personalizēt tos. Bez iestatījumiem un parametriem šī formāts satur arī privātas ziņas par pašu lietotāju. Ja lietotājiem nebūs pietiekamas tiesības, dažas iestatījumus šajā formā nevaras mainīt. Pēc kataloga fiziskas personas lietotājs var identificēt sevi kā uzņēmuma darbinieku, un šajā gadījumā drukas formas tiks izvadīt tas personas uzvārds, kura atbildīga par dokumentu izveidošanu informācijas bāzi. Lai to pievienot, nospiežam uz 3 punktiņam un izvēlējamies fizisku personu no kataloga. Šajā elementā mēs varam norādīt iestatījumus konkrētiem lietotājiem. Iestatījumi saistīti ar funkciju paneli, ar pamatnozīmēm ievietošanu dokumentus un katalogus, kur mēs varam noteikt aizliegt dokumentu redigēšanu atbildīgais, aizliegt dokumentu gramatošanu, atskaišu sakumu pamatdatums, atskaišu valoda, šeit arī varam izvēlēties valodu pēc noklusējumu. Varam uzlikt termiņu, cik dienās pirms paredzēta datuma ir pieejama korigēšana un cik dienas pēc pašreizējā datuma ir pieejama korigēšana. Kā arī līdzīgs ieraksts datums, līdz kuram pieejama korigēšana un datums, no kura pieejama korigēšana. Dokumenta drukošana bez priekšapskates, galvenais atbildīgais, kurš būs pievienots dokumentas pēc noklusējuma. Kontrahenta reģistrācijas numuru unikalitātes pārbaude, lai mēs nevarētu pievienot vienu un to pašu kontrahentu, jo programma skatās uz PVN reģistrācijas numuru, un ja tur būtu kaut kāds liekas simbols, tad programma jau nolēms, ka tas ir pavisam cits kontrahents, ja, un mēs nekad nevarēsim atrast pēc konkrēta kontrahenta visu nepieciešamo informāciju. Organizācija pamatā apakšnodaļa, organizācija pamatnoliktāva. Šis iestatījums ļauj automatiski dokumentus saņemt vienu no elementiem, ja mums ir daudz ierakstos tajos katalogos. Lai saglabātu izmaiņas, atkal spiežam pogu labi, lai saglabātu un aizvert elementu. Tā mēs izskatījām sākuma ziņu ievādes līdz nākamajai tikšanai.